Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Iedomājieties bērnību bez telefoniem, bez planšetēm, bez YouTube video spēlēm. Tas ir tā kā es augu. Un iedomājieties tagad bērnību ar visu to. Tas ir tas, kā aug mūsu bērni. Un kur ir tas veselīgais līdzsvars? Par to es sarunāšos ar Edmundu Vanagu, klīnisko psihologu. Sveiks, Edmund! Sveicināt! Un par to, kurš ir tas brīdis, kad digitālās ierīces un tehnoloģijas varbūt atbalsta, piemēram, mācību procesā, un kurš ir tas brīdis, kad mēs saprotam, ka šīs ierīces un arī tehnoloģijas varētu būt kavēklis bērna attīstībā. Kas ir tas, ko rāda pētījumi? Kad visbiežāk bērni sāk lietot digitālās ierīces? Noteikti tādi ir pētījumi, un es domāju, ka nemazums. Jā, pētījumi ir daudz, un tie rāda nepielūdzam to tendenci, ka aizvien jaunāki bērni sāk lietot viedierīces. Tad jaunākie pētījumi rāda, ka jau arī 1,5 un 2 gadu vecumā bērni kaut ko jau ar tām dara. Un ir vēl viens tāds interesants pētījums, kas rāda, ko bērni pirmoreiz ierauga savā apzinātajā dzīvē, un tā ir tieši viedierīce, jo mēs pieaugušie viņas ļoti intensīvi lietojam, fotografējot. Kas varētu šķist, ja kādreiz bija grabulīts, mēs domājam, kādā krāsā diez bērnam parādīt pirmo grabulīti, un par krāsu kontrastiem vispār tika runāts. Un tad tagad bērnam acu priekšā ziv vienkārši digitāla ierīce ar dažādām gaismiņām, un tas noteikti kaut kā ir saistīts arī ar bērnu attīstību. Kā tas saskan vispār ar to, kā bērns attīstās? Jā, tā ir droši vien ļoti sarežģīta aina, jo skaidrs, ka vismaz šobrīd, cik ir noprotams no tādiem labiem ieteikumiem no pediatra asociācijām, līdz 2 gadiem tai viedierīcei nevajadzētu vispār būt bērna rokās, un tā neko būtisku nevarētu dot bērna attīstībai. Sākot varbūt no 2,5 gadiem, jā, varbūt, bet tikai pieaugušā uzraudzībā un patiešām, kā jau tu minēji, ar domu, ka tas ir kaut kas izglītojošs, vai saistīts ar varbūt valodas, vai krāsu apguvi, vai ciparu lietām, vai kaut kādu veiklību, bet arī salīdzinoši šī viedierīce tikai nedaudz var aizstāt to, kas patiesībā bērnam attīstībai ir vajadzīgs. Tātad visas lielās kustības ar visiem ķermeņa muskuļiem, skriešana, lekšana, rāpošana, velšanās, kūleņu mešana, skaļa runāšana, smiešanās, daudzīšanās, to visu nevar aizvietot viedierīces. Tā kā jā, viedierīces ir droši vien ienākušas mūsu dzīvē, bet patiesībā bērna attīstībai vismaz pirmajos dzīves gados tās var dot tikai ļoti, ļoti nedaudz. Bet, diemžēl, vismaz šobrīd izskatās, ka tās proporcijas ir pretējas, ka varbūt vecāki varbūt labu nodomu vadīti, tās viedierīces biežāk dod bērniem, varbūt neatbilstošās situācijās, bieži vien viņi netiek uzraudzīti un ko viņi tur dara vai kādu saturu patērē, tas ir liels jautājums. Kas tiek nolaupīts bērna attīstībai, ja vecāki izmanto viedierīci kā tādu digitālo aukli, jo tas patiesībā man šķiet mūsdienās notiek. Vecākiem jāstrādā, vai ir kādas savas lietas, kas ir jāizdara, un tu saproti, tev ir bērniņš, tad paskaties, ja? Vai gaida rindā pie ārsta, vai brauc sabiedriskajā transportā. Visbiežāk gan noteikti mājās, ja? Kur ir, kas attīstībā iespējams var kavēties. Tādu labu pētījumu, kas atbildētu uz šo jautājumu, nav, jo tiem ir jābūt garengriezuma pētījumiem, jeb ilgtermiņā jāseko līdz konkrētiem bērniem, kuri lieto tās viedierīces. Tāpēc mēs tā labi atbildēt to nevaram, bet tādu hipotēžu līmenī no šķērsgriezuma pētījumiem mēs varam redzēt, ka tomēr tiem bērniem, kuri neatbilstoši savam vecumam ilgstoši lieto viedierīču saturu, viņiem var būt vājākas uzmanības spējas, viņiem var būt vājākas socializēšanās spējas, valodas attīstība var attīstīties savādākā trajektorijā, un kopumā tomēr viedierīce vairāk spiež to bērnu atrasties tādā pasīvākā pozā. Jā, varbūt ir tur kāds foršs saturs, kur, viedierīces ekrānā redzams kā kāds dejo, un tad bērns to atdarina, arī lietojot savus muskuļus, bet lielākoties tomēr tās viedierīces ir rokās vai klēpī, un tad tā poza ir nekustīga un maza bērna
augšanas periodā tas var būt negatīvs efekts. Es domāju, ka te jau visi vecāki zina, ka ļoti svarīgi ir sarunāties ar savu bērnu, lai valoda attīstītos. Bet iespējams kāds arī varētu teikt, bet kā viedierīce arī sarunājas? Kur tad ir šī atšķirība? Droši vien, ka tas jau arī bija aktuāli pirms 50, 60 gadiem, kad ģimenēs ienāca televīzija. Arī tur kaut kas runāja, un tad pat zinātniekiem bija tāda ideja, ka mēs raidīsim televīzijas kanālos izglītojošus raidījumus. Bērni sēdēs televizoru priekšā un apgūs visu to, ko viņi apgūst skolā, vai arī vismaz lielu daļu, bet tas kaut kā nepiepildījās. Un tad mēģināja noskaidrot, kas tur ir par vainu, un tas droši vien arī attiecās uz mūsdienu viedierīču lietošanu, ka tas saturs, kas tur viņš nav tieši adresēts konkrētam bērnam. Viņš ir vienkārši vai nu nofilmēts, vai nu varbūt tur ir kaut kādi interakcijas elementi, kāda poga jānospiež, vai pat kaut kas jāpasaka, bet tas vienalga nevar aizvietot sarunu ar dzīvu cilvēku, kurš arī kustās, kurš arī skatās acīs, kurš kaut ko ar seju dara un ar citām ķermeņa daļām. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga valodas mācīšanās vide, kurā tev ir pretīm otrs cilvēks ar dzīvu valodu un dzīvām emocijām. Kāpēc valoda tik ļoti ir nepieciešama? Labi, mēs sazināmies, bet tas noteikti ir daudz plašāk, kāpēc valoda ir nepieciešama. Tā vienkāršot mēs varam pieņemt, ka valoda ir galvenais elements domāšanā. Mēs patiešām nevaram iztikt mūsdienu pasaulē bez valodas, ar kuras palīdzību mēs gan saprotam citu cilvēku teikto, sacīto, gan spējam izlasīt daudz bagātīgāku informāciju tekstā, gan arī paši artikulēt savu domu, to, kas man tur varbūt tagad ir prātā, mēģināt ietērpt frāzē teikumā, un tad ar tā palīdzību to ideju nes tālāk. Protams, kaut kad pirms varbūt daudziem simtiem tūkstošu gadu cilvēki varēja iztikt ar daudz niecīgāku skaņu apjomu vai pat vispār bez skaņām. Bet mēdz teikt, ka valoda vienalga attīstījās, lai cilvēki varētu izdzīvot, lai varētu konkurēt ar vides skaņām, jo skaņas jums apkārt ir. Tā kā valoda galvenokārt ir domāšanas instruments. Kā digitālās ierīces varētu būt arī palīgs, piemēram, bērnu attīstībā, vai, ja mēs runājam jau iespējams par vecākiem bērniem, mācīšanās procesā? Jā, droši vien, ja mēs runājam vairāk par bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības līmeni, piemēram, burtus, krāsas, formas un ciparus un tādas jau vienkāršās matemātikas pamatlietas, tur droši vien tas viedierīču saturs, ja viņš patiešām ir organizēts bērnam un ja viņš patiešām ir saņēmis šo kvalitātes zīmogu, pasaulē ir daudz organizācijas, kas šo saturu pārbauda un validē, vai tas tiešām ir izglītojoši, tad tas var būt kā labs atbalsts. Bet arī tas nevar aizvietot droši vien. Tas nevar aizvietot labus matemātikas uzdevumus, kas tiek pildīti klasē kopā ar citiem, skaļi sarunājoties vai lietojot kaut kādus priekšmetus, ar kuriem kaut ko mēģina saskaitīt. Tā kā droši vien kā labs atbalsts tas var būt. Bet vai tas var aizvietot pilnībā skolotāju? Pagaidām nav tādu pazīmju. Noteikti skolotāji būs nepieciešami. Es domāju, ka vēl kādu krietnu laiku. Vēl kādu laiku, jā. Var jau būt, ka tas saturs arī pilnveidosies, un var jau būt, ka tā viedierīce transformēsies, hologrammā, jā, un tas skolotāja tēls tur kaut ko darīs tādu, ko dara īsts skolotājs. Var jau būt, bet vismaz šobrīd plakanā ekrāna piedāvātais saturs nevar aizvietot labu pedagoģisko sniegumu. Kā ir ar šīm digitālajām ierīcēm vai tehnoloģijām bērniem, kam ir mācīšanās grūtības? Piemēram, ja ir disleksija. Jā, šis ir labs jautājums. No vienas puses patiešām tā, ja mēs liekam ļoti lielu uzsvaru vai liekam lielas cerības uz to viedierīci, tad bērniem ar mācīšanās traucējumiem tā viedierīce var nebūt palīdzoša, viņa var būt pat traucējoša dažos gadījumos. Tas noteikti būtu jāuztic speciālistiem, lai viņi izvērtē, vai tā viedierīce tur var iederēties. Taču, protams, ir ļoti daudz piemēru, kur šīs viedierīces var būt ļoti labs atbalsta instruments. Un tā viņas arī sauc par atbalsta tehnoloģijām vai asistatīvām tehnoloģijām, kuras tad palīdz bērnam, piemēram, pārveidot tekstu viņam labāk saprotam. Jo, piemēram, lai gan disleksija kā lasīšanas traucējumi var būt ļoti dažādi, bet, piemēram, bērnam var būt grūti uztvert to tekstu, kas ir drukātās grāmatas fontā, un tad tā ierīce to fontu palielina vai izmaina vai sagāž,
vai uztaisa kontrastu, ja piemēram, daļai bērnu vieglāk ir lasīt baltus burtus uz mēlu un tā tālāk. Tā kā tāpat audio grāmatas var pārvērst, tekstu var pārvērst audio formātā, ja, vai sadalīt tekstu mazākos blokos, lai vieglāk izlasīt. Tā kā tur patiešām ir milzuma daudz priekšrocību, bet atkal viņas ir jāmāk lietot tās tehnoloģijas tā, lai patiešām viņas trāpa mērķī. Kā pie mums Latvijā ir, cik ir pieejams šādas mācīšanās programmas un vai vecākiem, piemēram, pašiem ir iespēja kaut kā atrast un meklēt, kā atbalstīt savu bērnu? Nu, ja mēs zinām, ir diagnosticēta, piemēram, disleksija. Jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo man nav labas atbildes uz to. Es nezināšu par pirmsskolas vecumu bērniem, par skolas vecumu bērniem. No cik man ir nācies tādā savā varbūt informācijas burbulī dzirdēt no vecākiem, kuru bērniem ir šīs lasīšanas grūtības, tad ar to dažādi tiek galā dažādās skolās. Ir patiešām skolas, kurās ir skolotāji padomājuši par dažādu tekstu formātu un piedāvā bērniem mazāku apjomu tekstus vai ar lielākiem burtiem, vai pat ļauj lasīt viedierīcēs, bet es zinu, ka ir arī skolas, kurās nav tāda atbalsta. Un tad patiešām vecāki paši meklē interneta resursos un bezmaz vai pārtaisa PDF-us, lai var kaut ko tur izlasīt tajā viedierīcē. Bet tāda laba laikam tāda sistēmiska atbalsta nav. Kā vecākiem saprast vai kā viņiem domāt par viedierīču lietošanu, ja ģimenē aug bērns, kuram ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi? Vai tur ir kādas izmaiņas? Jo tas nav tipisks bērns, un tur ir, ja mēs jau runājam, uzmanības deficīts, tad ar uzmanību jau ir grūtības. Kā tad ar ierīcēm? Cik daudz vai vispār ierīcēm dot zaļo gaismu un kurā vecuma posmā? Jā, šis arī saskan ar virkni pētījumu, kuros ir novērots, ka bērniem, kuriem ir šis uzmanības deficīts vai savādāka uzmanība un problēmas ar aktivitātes vadīšanu, ka šiem bērniem ir kaut kādā paradoxālā veidā vieglāk pie tām viedierīcēm un ātrāk pierast. Un tāpēc arī vecāki, kuru bērni ir ar šādu sindromu, biežāk bērniem dod šīs viedierīces tieši kā digitālās auklas aizvietotāji. Jo nav noslēpums, ka vecāki, kuru bērniem ir šis sindroms, ir noguruši. Viņi jau tik daudz laika velta, lai palīdzētu bērniem kontrolēt to ikdienu, un tad, iedodot viedierīci, viņi iegūst kādu attelpas brīdi. No bērnu skatu punktu mēs arī zinām, ka diezko palīdzošas nav šīs viedierīces, ka tās, protams, ļauj bērnam to brīdī uzmanību tur aizkavēt, un tās ir tās latviski imersīvās tehnoloģijas vai ievelkošās tehnoloģijas, ka patiešām tas saturs ir tā veidots, ka bērniem ar grūtībām noturēt uzmanību, tur kaut kā ir vieglāk to uzmanību noturēt. Bet, diemžēl, tas, kas atrodas viedierīcēs, neimitē lielā daļā gadījumu to, kas notiek dzīvē, kur man pašam ir tagad jāvirza tīša uzmanība, piemēram, uz skolotāju runu klasē. Un tā ir tā atšķirība, kā šīs viedierīces var savā ziņā veicināt vai arī bērnu uzmanības to grūtību pakāpi vai pat vienkārši neattīstīt viņā. Tā kā, lai gan kokam ir otrs gals, ir speciālas aplikācijas, ir arī viedierīču saturs, kas tieši ir radīts bērniem ar UDHS, piemēram, kur tā aplikācija veidot tā, lai bērnam ir vieglāk pārtraukt to nodarbu, viņam tur parādās timers, tā vēl tagad 10 sekundes, un tūlīt šis beigsies, un gatavojies, ka slēgt ārā planšeti, un darīs tagad citas lietas. Jā, tā kā, ir arī otra puse šīm lietām vienmēr. Jā, bet atstāt tādā patvaļā, vienkārši kā tādu digitālu aukli, tas ir tāds, pēc tam vienkārši vecākiem nāks ar bērnu emocijām tik galā un ar tādu vispār nevēlēšanos sadarboties. Es domāju, ka tas nebūs tāds labs risinājums, un viedierīce varbūt atkal atbalstoša, bet ja tā ir patiešām pieaugušā uzraudzībā un tur tiek lietot saprātīgi. Ja tev kā speciālistam būtu tāda vara dot atļauju bērniem lietot pirmo savu viedierīci, piemēram, tik pie sava pirmā telefona, kurš būtu tas vecums, kad tu teiktu, jā, šajā vecumā viņš varētu būt gatavs?
Par šo šķēpi tiek klausti daudzās valstīs, un tas patiešām nav viegli atbildams jautājums. Mēs esam arī dzirdējuši par dažādu valstu pieeju no pilnīga aizlieguma līdz pilnīgai brīvībai. Es noteikti to jautājumu uzdotu un rosinātu plašākā diskusijā no tāda skatu punkta, kam tas telefons bērnam ir vajadzīgs konkrētajā vecumā. Pirmsskolas vecumā, kamēr bērni tiek vesti uz skolu vai uz bērndārzu vai citām vietām, un faktiski ir nemitīgā pieaugušu uzraudzībā, man neliekas, ka tur vispār viņam būtu vajadzīgs tā viedierīce. Iespējams, kopā ar mammu, ar tēti viņa telefonā kādreiz kaut ko var lietot vai planšetē, bet pašam sava, nezvai. Savukārt, uzsākot skolas gaitas, un ja bērns patstāvīgi dodas uz skolu, tad te parādās tas drošības aspekts, vai tā drošības funkcija, un daļēji viedierīce var šo funkciju nodrošināt. Bet atkal, kāds teiks noteikti, ka ir taču visādi forši viedpulkstenīši, caur kuriem var sazināties, kāpēc viņam tas telefons vajadzīgs. Bet, arī mēs nedrīkstam krist naivumā, jo skaidrs, ka lielākajā daļā Latvijas skolu, 1. klasē, vienai krietnai daļai skolēnu tās ierīces būs. Un tad atkal jautājums, kā mans bērns jutīsies tajā klasē, kurā 60% ir viedierīces un man nav. Tas arī ir jārisina. Ja to nevar tā atstāt, tad vai tur visiem klases vecākiem ir jāvienojas par to pieeju, kādu viņu lieto. Tāda skaidra nošķīruma nav, bet lielākajā daļā pasaules valstu pastāv konsensus, ka tā varētu būt sākuma skola, tad, kad bērns patstāvīgi dodas uz skolu un uz mājām. Kad ir nepieciešama tāda elementāra saziņa? Jā. Es izēju, es būšu mājās. Jā, it īpaši kāds varbūt teiks, ka tas skan pārāk drūmi, bet tomēr mēs dzīvojam laikos, kad nevaram zināt, kas būs rīt un kāda būs tā ģeopolitiskā situācija. Sazvanīt savu bērnu izklausās pēc tādas normālas vajadzības. Un arī bērnam padod ziņu, ja kaut kas ir noticis. Vecākiem arī izklausās pēc derīgas funkcijas. Kurā pētījumā, kad realitātē bērniem pasaulē parādās viņu personīgā pirmā viedierīce? Amerikas Savienotās valstis laikam ir pirmajā vietā, jo tur jau vidēji 3-4 gadu vecumā apmēram pusē bērnu ir šīs viedierīces savā īpašumā. Ap 5 gadiem, manuprāt, ja tas skaitlis vai nebija 85% vai kaut kas tāds. Tā ir viena no populārākām dāvanām. Top 3 dāvanas vispār. Ko mēs dāvināsim, ejot ciemos pie maza bērna? Skaidra lieta, telefons. Tur taču var visu kaut kādas foršas lietas skatīties. Tas arī nosaka, mēs paši pieaugušie tās ierīces viņiem dāvinām, varbūt vairāk nekā paši bērni to sagaida. Ja pašiem bērniem vaicātu, ko viņi vairāk par visu vēlas uz pasauli, visticamāk, ka biežāk atbild būs kaut ko darīt kopā ar vecākiem. Vai sunītis. Sunītis, kaķītis, kaut ko darīt ar vecākiem. Ir daudz interesantāku lietu, bet mēs savā ziņā viņiem iemācām parātu šīs ierīces lietot. Rekomendācijās arī tā pašā Pasaules veselības organizācijas informācijā ir iespējams lasīt, ka jābūt ekrāna laikam, ir jābūt ierobežojumiem un šai lietošanai ir jābūt mērenai. Ko īsti nozīmē šī mērenā lietošana? Noteikti katram vecuma posmam tā var būt atšķirīga. Tas ir 15 minūtes, pusstunda, stunda, ir vairāk, un kurā brīdī mēs varbūt šo ierobežojumu varam atļauties ņemt nost? Tiek pieņemts, ka līdz 2 gadiem nevajadzētu vispār nekādu, nevienu minūti pat. Sākot no 2 gadiem, tās varbūt patiešām pār 10 minūtes dienā, bet arī varbūt nevienā paņēmienā, bet arī tikai ar nosacījumu, ka to viedierīci tur rokā pieaugušais. Tā ir ļoti svarīga nianse, vai mēs viedierīci atdodam bērnam rokās, vai mēs to viedierīci turam un lietojam faktiski kā ekrānu, kā mazu televīzijas ierīci, caur kuru tur tiek translēts kaut kāds tā vecuma bērnam atbilstošs saturs. Visur vadlīnijās tiek minēts, ka līdz tam pirmskolas vecumam ne vairāk kā stunda, pusotra dienā. Šur tur ir 2 stundas, bet arī nevis vienlaid. Tā kā vienā paņēmienā, jo 2 stundas pēc kārtas bērni to var. Ja mēs iedot viņiem viedierīci, viņi droši vien arī sēdētu stundu un vairāk. Bet kas notiek tajā brīdī ar viņu nekustīgiem ķermeņu pozām un muskuļiem, kas netiek darbināti, un varbūt ir ciešās un neiet uz tualetu un nepadzerās. Tur vesela virkne visādi negatīvi efektu. Tā kā līdz skolas vecuma bērnu
bērnu vecumam droši vien vairāk par stundu dienā noteikti nevajadzētu. Un tad tālāk jau tas laiks var palielināties, bet tur atkal paliek viss daudz sarežģītāks. Jo skola kaut ko vēl prasa dažkārt lietotajās viedierīcēs, tad tas ir tāds obligātais laiks, un tad ir, protams, bērna paša vēl brīvais laiks. Tā kā realitātē ap 8. 9. klasi bērni viedierīcēs pavada apmēram 6 līdz 9 stundas dienā. Tā ir vesela darba diena. Jā, un ja mēs noskaitām no 24 stundām miegam veltīto laiku, tad faktiski viņi nemitīgi tieši saistē. Jā, paralēlajā vispār tie realitātē. Skaitļi ir šokējoši, jā, patiešām. Tas, ko es esmu pamanījis, mums bērnam ir ekrāna laika ierobežojums, un patiesībā, jā, tā ierīce ir tikai, lai sazinātos, un tas ekrānlains ir, kā citi vecāki saka, smieklīgs. Viņš mācās 3. klasē, viņam ir 15 minūtes, bet tikai, lai sazinātos, lai viņš varētu tiešām kaut mazo spēlīt. Tāpēc, ka mājās ir arī televizors, un tad viņš gribēs kaut kādu multinīti paskatīties, tas tiek sadalīts. Un tas, ko es esmu pamanījusi, kamēr es uzķēru pēdējās dienas, viņš saka, es palikšu pēc Launaga vēl nedaudz. Lai gan viņam tajā dienā nav nekādu pulciņu, viņš varētu droši nākt mājās. Es domāju, nu labi, paliks pēc Launaga. Kas īsti notiek? Ir draugi, kuriem ir vairāk dots ekrāna laiks, un tad viņi vienkārši satiekas un sēž kaut kur un kopā kaut ko spēlē vai kaut ko arī skatās. Un es saprotu, redz, kā mana sistēma ir īstenībā apieta, un ka tas arī, ka tāda ekrāna laika ierobežojums dažādās ģimenēs jau ir dažāds, un tā izpratne par to ir ļoti dažāda, un reizēm, jā, es izdomāju vienu, bet īstenībā kā cits regulē tavu noteikto ekrāna laiku, vai ne? Nevis tu pats. Kā mēs vecāki varētu pamanīt, vai kas ir tā uzvedība, kas liecina par to, ka ir bijis par daudz šis ekrāna laiks? Droši vien var lietot vienkārši tādu kritēriju, ja viedierīces lietošana traucē jebkurai no dzīves jomām, tad ir bijis par daudz vai ir par daudz. Un tas var skart pilnīgi jebkuru dzīves jomu. Pirmkārt, pētījumi rāda, ka visvairāk cieš bērnu miegs. Jo patiešām bērni ejot gulēt, līdzīgi kā pieaugušie droši vien ar saviem telefoniem iet guļamistabās, tā arī bērni savas viedierīces patur pie sevis un tā iemesla dēļ neaizmieg sev labā laikā. Un arī attiecīgi tas gulēšanai laiks tiek samazināts. No rītiem arī mostās sliktākā noskaņojumā, jo nav izgulējušies. Otra lieta - ēšana, dzeršana. Arī pētījumi rāda, ka bērni, kuri intensīvi lieto viedierīces, retāk padzeras un bieži vien izlaiž ēdienreizes, kas atkal var ietekmēt netieši vai tieši viņu, protams, attīstību. Un tad jau uz priekšu ejot, ja sākas skola, tad faktiski jebkurš mājas darbs vai skolai domātais darbs, kas netiek izpildīts laikā, arī iespējams ir saistīts ar šo viedierīces lietošanu. Tikpat labi tās var būt attiecības. Jā, bērns vairs negrib sarunāties ar vecākiem, viņam nav interesanti ar draugiem, visu uzmanību tiek veltīta viedierīce. Tad jebkura dzīves joma, vai tās būtu attiecības, vai kaut kādu pienākumu pildīšana, vai mana paša veselība, ja viedierīces lietošana šo jomu skar, un tur kaut kas nenotiek tā, kā vajadzētu, uzreiz mēs varam teikt, ka kaut kas nenotiek pareizi. Cita lieta, ka mēs parasti to pamanām pārāk vēlu. Kas ir tā mūsu rīcība, kurai būtu jāseko? Mēs saprotam, mēs šo esam fiksējuši. Kas ir tā vecāku rīcība? Kas mums ir jādara? Jo bieži vien mēs jau uzreiz nogriežam, un tagad nebūs vispār nekāda ierīča, un viss tagad tu esi koncentrācijas nometnē. Tu tā kā par mani runā, jo es taisni tā daru. Mēs ģimenē ar jau kampaņveidīgi tam pieejam, mēs redzam, ka ir problēmas, tad viss tagad ņem nost. Bet, mēs jau paši izdarām īstenībā sev lāču pakalpojumu, jo patiesībā ņemot nost viedierīces vai aizliedzot, nesamērīgi tagad it kā pretēji iepriekšējiem posmam, mēs palielinām to ierīču vērtību. Bērnam tikai aug un savukārt mūsu bardzības un mūsu bardzība iestājas inflācija. Mēs vairs netiekam tā sadzirdēti. Tāpēc tas nav labākais variants. Šīs polārās pieejas vai pilnīga brīvība vai pilnīgs aizliegums. Manuprāt, tu teici ļoti labs atslēgas vārds, tas ekrāna laiks vai vispār vienošanās par to, cik ilgi, ko, kad, kur varam lietot mūsu ģimenē ekrāna laiku. Jo pētījumi patiešām rāda tajās ģimenēs, kurās ir šie vienkāršie noteikumi,
apusēji izrunāti, saskaņoti un visas puses ir piekritušas, tur patiešām tā situācija ir labāka. Bet tas, protams, noteikumi paši par sevi nedzīvo. Viņus vajag kādam iedzīvināt, kādam vajag uzturēt. Un, ja tie noteikumi tiek uzturēti un iedzīvināti, tad tās lietas rit labāk un ir vēl viens nepatīkams priekšnoteikums šo noteikumu ievērošanai. Pašiem pieaugušiem ir jāievēro tie noteikumi. Ja es pats sēžu ar telefonu rokās, īstenībā kādas morālas tiesības man ir aizrādīt bērnam, tagad lūdzu pārtrauc lietot telefonu. Ja, Skrolējot, bļaut no otras istabas. Jā, mēs skrolējam, tu vai sēžam pie televizoru un skatāmies kādu vakaru raidījumu un arī katram rokā tā viedierīce. Skaidrs, ka mēs jau tā ar visu savu uzvedību un demonstrāciju piešķiram nesamērīgu vērtību. Un tad skaidrs, ka bērns arī centīsies ar viltu vai bez tā to ierīci lietot. Tā kā mums pašiem jāsāk ar sevi. Tiešām jāsamazina to viedierīču lietošanu līdz samērīgam daudzumam. Jāvienojas ar bērniem par to, kā mēs tālāk dzīvosim, kur ir mums kastīte, kurā mēs noliekam tās viedierīces vakarā, cik daudz mums laika ir kopīgām sarunām, spēlēm. Jā, jo tas angliskais displacement vai aizvietošana arī ir viena no vislabākajām stratēģijām. Tās 9 stundas, kas aiziet bērnam telefonā, tagad mums pašiem jāizdomā, ko mēs varētu darīt tā vietā. Iet kopīgā pastaigā, tur jau ir pusotra stunda, tad mums ir kopīgi varbūt tur vakariņu lieta, tur vēl 40 minūtes, tad mēs nostīsimies varbūt filmu kopā, tur arī ekrāns, bet ir forša lieta, un tā tālāk. Ja, tā kā padomāt, ar ko mēs īstenībā varam aizvietot. Jā, šis ir īstenībā ļoti, ļoti labs ieteikums, jo vecāki parasti domā, bet ko tad mēs darīsim? Un visi kaut kā jūtas neveikli, vai ne? Jo visi ir pieraduši skrolēt iespējams līdz nemaņai, un tāds atskaites sev jau īsti nav, cik tad es īsti pavadu ekrānā. Protams, mēs varam katru savā viedierīcē paskatīties. Ir arī šādas iespējas, cik ir tas ekrāna laiks. Un ka ir kaut kāds laiks, ka mēs tiešām, kā tādā kastītē, ka mēs šobrīd esam Tele2 studijā, un tur ir tāda kastīte, kurā var ielikt savu viedierīci. Iespējams, mums ir tāds viens groziņš vai kastīte mājās jāievieš, kurā mēs arī pieaugušie, nevis jūs bērni liekat, bet mēs turpināsim ierastot atciņu iet. Vai ne? Bet tas nav vienkārši arī mums pieaugušajiem. Nav, jā, un tur atkal citi pētījumi rāda, kāpēc tas nav tik vienkārši. Jo skaidrs, ka tā viedierīču lietošana mums arī kaut kādu funkciju nodrošina. Ne jau vienkārši tāpēc, ka mums arī nav ko darīt. Ja nebūtu tās viedierīces, gan jau, ka mēs darītu to, ko agrāk. Jā, bet, nezinu, lasītu grāmatas vai ietu uz kafejnīcu ārā vai ietu pastaigā. Raktos dārzā. Piemēram, jā. Un tāpat jau cilvēki gan to dara, bet varbūt mazāk vienkārši salīdzinot ar to, kā tas bija agrāk. Tāpēc tas jautājums, ko tās viedierīces tad īstenībā mums dod, ir ļoti svarīgs. Jo lielākajā daļā gadījumu droši vien piekritīs man citi, un es pats par sevi varu teikt, bieži vien ir tā, ka es tur kaut ko skrolēju, un tad pēc tam domāju, un kas tad te bija tāds vērtīgs? Kaut kādi smieklīgi kaķi, kaut kas, kaut kādi tur asprātīgas tur mēmes bija interesanti, ko varbūt taisūtīja kādam citam, bet tā ļoti liederīgs tas laiks droši vien pavadīts netika. Un tad viena no vadošajām vai populārākajām hipotēzēm ir tā, ka mums rodas šīs viedierīču patērēšanas laikā šie mikroatalgojumi. Mazas kaut kādas labsajūtas hormonu piešprices, kas tā kā jūt man drusku justies labāk, un skaidrs, ka mēs esam noguruši. Un te ir tā slidenā nogāze, kurā patiešām viedierīce var sākt kļūt man par tādu nelielu garastāvokļa uzlabotāju ierīci. Un tā gan ir slidena nogāze, jo tad patiešām redzam to, kas ir pētījumos, ka cilvēkiem jau parādās tādas atkarībai līdzīgas pazīmes. Ja kādu brīdi neesmu bijis telefonā, tāds nemieris sāk parādīties. Tā kā drusku jau sāk kņudināt kaut kas, jā, vai arī vispār prātā tad sajūta, tur kaut kas tagad ir jauns. Tas fear of missing out, tā kā bailes no tā, ka kaut kas notiek citur, bet es par to neesmu informēts. Un tieši šīs pasas lietas arī ir novērojamas pusaudžiem un arī pat jau jaunākiem bērniem. Tā kā faktiski mēs pieaugušie ar pārmērīgu viedierīču lietošanu to pirmkārt demonstrējam saviem bērniem, rādām kā labu uzvedību, un otrām kārtām arī, zinām mērā, iemācām viņiem arī drusku regulēt savu garstāvokli. Tas nav labi. Viedierīcēm nevajadzētu regulēt mūsu
noskaņojumu, mūsu garstāvokli, mūsu emocijas. Tur droši vien vajadzētu lietot tādas vecās, labās bioloģiskās tehnikas. Pastaiga, saruna, grāmatas lasīšana, dziesmu dziedāšana un dažreiz vienkārši, nezinu, tur skatīšanās tālumā un paskumšana. Ja, bet tā vietā to aizvietot, normālas emocijas aizvietot ar tādām drusku mākslīgi izraisītām, inducētām TikTok vietnē vai YouTube īstermiņā ok. Jā, patiešām pētījumi arī rāda, ka ārsti ļoti apzināti dažkārt izmanto uzgaidāmajās telpās, zinot, ka bērniem būs ļoti sāpīgas procedūras, viņi piedāvā šīs viedierīces, lai drusku tā kā ļautu aizmirsties. Bet tas ir īstermiņā un konkrētos apstākļos, bet ilgtermiņā tas visticamāk radīs sliktas sekas. Jā, bet, piemēram, šie TikTok video, tie arī tādi ir veidoti ar tādu domu, lai noturētu mūsu uzmanību nemitīgi, ļoti īsi, ļoti ekspresīvi. Tādi, kas, un nākamais, un vienkārši tu atjēdzies jau pēc cik stundām, ka vienkārši nākamais ir bijis, jā, bet nekādas, tad pievienotās vērtības jau īsti tur nav. Ja. Tas ir aburtais aplis, jā. Tirgus pielāgojās patērētājiem, patērētājs pielāgojas tirgumu, un tā cilpa šobrīd ir tikusi tik tālu, ka cilvēki patiešām nevelta vairāk laika, ja redz tur vairāk par 500 zīmēm kādā ziņā, vai arī, ja pastāst, ka video garums ir 10 minūtes, tad tas nav man, un tā tālāk. Tā kā, jā, tas ir tāds arī mūsu sabiedrības droši vien šobrīd eksistences tāds pastāvēšanas posms, kurā vai mēs ar to tiksim galā. Kolektīvi iespējams, varbūt katrs individuāli mēs nespēsim, bet droši vien kaut kas ar to būs jādara. Citādi uzmanība vienkārši. Bet grūti iztēloties, jā, tiešām, kas tie varētu būt par tādiem radījumiem, kas pieradīs pie tādas ļoti fragmentētas informācijas. Tā netieši mēs arī redzam, ja, ka tie bērni, kuri ļoti intensīvi ikdienā patērē šāda veida, kā tu minēji, saturu, tādas fragmentētas īsas video, turklāt par ļoti dažādām tēmām, viņiem klasē, kur ir 40 minūšu stundu, ir ļoti grūti noturēt uzmanību. Patiešām viņi knosās, ņemās, viņi kaut ko grib darīt, viņi bakstās, viņi, protams, telefoni noņemti. Lielākajā daļā gadījumu šobrīd Latvijas skola, bet grūti, jo mēs pierodam pie tā, ko mēs visilgāk darām. Un ja es 6 stundas dienā patērēju šāda veida fragmentētu saturu, tad līdzīgā veidā es gribēšu patērēt saturu arī pārējā dzīvēs. Tad man būs īsākas sarunas, es nevarēšu ilgi panest kaut kādu, nezinu, arī jau mūsdienās tas ir retums, ja var kāds noskatīties pusotru stundu garu filmu, arī seriāli faktiski mūs ir pieredzinājuši pie tādiem īsākiem kinovēstījumiem. Stunda jau ir ļoti. Jā, stunda tas skaitās, tad ir ļoti labam seriālam jābūt. Jā, tā kā šīs mikrosērijas uz 25 minūtēm, tas ir tāds optimāls. Un arī ar vēl pauzēm pa vidu. Kā ar pusauģiem? Un ekrāna laika ierobežošanu vispār ar pusauģiem, vai ir kāds brīdis, kad mēs varam savam pusaudzim teikt, ka viss, ka tāda robeža jau vairs nav, mēs ņemam nost ekrāna laiku? Es atkal ieteiktu tomēr ar to aizvietošanu. Ja tādā ideālā gadījumā droši vien vecākiem vajadzētu sāksim ar to, ka pirmkārt vecākiem tiešām jābūt ļoti apzinātiem par šo lietu. Ir jāsaprot tās lietas nopietnību, jo ja es tam pieeju tā kampaņa veidīgi, tur reiz mēnesī atnāk mājās, visus sabaru, visiem noņemu, bet pēc nedēļas viss atgriežas vecajā ritmā, tad no tā ir maz labuma. Bet ja mēs kā vecāki apzināmies, ka tomēr tāda viedierīču pārmērīga lietošana var būt kaitējoša ar negatīvu efektu, tad mums jāvienojas par ģimenes noteikumiem. Un tad tā ideālā ģimenē būtu tā, ka bērns mājās ir no skolas tikos, tad ir brīvais laiks atpūtai vai tādai drusku atelpai, tad ir vai mājas darbu laiks vai vakariņu laiks vai kaut kas tāds, bet tas arī tiek viss ar tādu rezervi ieplānots. Un tad ir zināms, cikos jāiet gulēt, lai atkal uzmanību Pasaules veselības organizācija saka, ka bērnam ir jāguļ vismaz 9 stundas. Šobrīd pētījumi rāda, ka bērni pusauģu vecumā guļ pat 7 un mazāk stundas, kas ir daudz par maz un faktiski jau būtiski ietekmē viņu attīstību nākotnē. Turklāt lielākajā daļā gadījumu, kā rāda mūsu pašu Latvijas pētījumi,
lielākā daļa vecāku ir pārliecināti, ka bērni guļ 9 stundas. Jo viņi neiet guļamistabā un tur ar chronometru nestāv. Bet bērni īstenībā guļ mazāk, tāpēc, ka viņi lieto viedierīces gultā. Nu, lūk, tā kā, ja mēs zinām, cikos ir jāiet gulēt un cikos beidzas mājas darbi, tad īstenībā tas loks, kas ir palicis, to var veltīt tām ekrāna lietām. Jā, bet parasti viņš ir diezgan mazs. Jā, tas ir pāris stundas labākajā gadījumā, jo tā diena jau nav bezgalīga. Tā kā, tur arī būtu pie tāda režīma jāpieturas, un varbūt brīvdienās drusku vairāk, drusku vaļīgāk, bet arī, jo vairāk piedāvāsim bērniem citas aktivitātes, jo mazāk viņiem to laiku būs. Kas vēl ir interesanta sakarība, bērni, kur nodarbojas regulāri ar sportu, mazāk lieto viedierīces. Ja, tāpēc, ka viņi tur vienkārši pavada daudz vairāk laika. Viņu sporta aktivitātes kaut ko strukturētu, jēdzīgu dara. Treneru uzraudzībā, pēc noteikta plānu. Un tur es nevaru vienkārši nedarīt, jo savādāk jau man nebūs to panākumu. Vienalga vai dejās, vai sportā, vai mākslas pulciņā. Tā kā, ja mēs kā vecāki esam parūpējušies, lai bērniem tā diena būtu aizpildīta ar jēdzīgām, protams, viņu interesēšanu nodarbēm, tad īstenībā tā ekrāna lietošana būs mazākā problēma. Vai ne, jo viņš jau būs nokausēts un atnāks mājās, vai ne? Arī. Un nav jau tā, ka bērniem interesē tikai tas, kas ir viedierīces. Protams, tas ir interesants saturs, bet arī viņi nonāk agrāk vēlāk līdz kaut kādam apnikumam vai pārsātinājumam. Un tad, ja viņiem ir kaut ko citu, ko darīt, vai doties uz kādu nodarbību vai pulciņu vai kopā ar vecākiem, ja viņi ir tādi, organizē tādu aktivitāti, tad īstenībā arī tur viņi var gūt ļoti daudz prieka. Paldies par šo sarunu. Šovakar dosimies ar Ričukiem izbraucienā. Sapratu, ka stāv taču mājās, kāpēc, lai mēs neizbrauktu, vai ne? Laba doma. Paldies arī, ka jūs skatījāties, klausījāties. Šis man šķiet bija ļoti vērtīgi un izglītojoši. Un, ja jūs zināt kādu, kuram šī saruna varētu noderēt, nosūtiet to. Un prieks, ka jūs klausījāties. Un tas jau ir tāds veids, kā mēs visi mācāmies. Ja? Ne jau mēs visi zinām un protam visu uzreiz. Un, protams, ka ekrāns ievelk arī mūsu pieaugušos. Bet tā ir tāda mēs pieaugušie spējam. Mums ir jāspēj pateikt kādā brīdī ne un arī organizēt mūsu ģimenes ekosistēmu tā, lai ekrāns nebūtu vienīgā mūsu ģimenes aizraušanās un nodarbe. Vai ne? Paldies liels! Un mēs tiekamies atkal drīz!